Pateicoties dažiem uzņēmīgiem autoražotājiem, mēs esam iepazinušies ar pilnizmēra apvidus automašīnām, jeb crossoveriem ar 100% elektrisku piedziņu. Ir tikai viena nelaime. Šīs automašīnas ir ļoti dārgas, pat ja nepārstāv premium segmentu. Kāds tad varētu būt risinājums? Varbūt, ka jaunā tēma ir lādējumie hibrīdi. Un šodien mēs brauksim ar jauno Honda CR-V tieši tādā izpildījumā. 2 litru benzīna dzinējs šeit papildināts ar 17,7 kWh gaitas bateriju. Tā ar pilnu uzlādi ļauj veikt līdz pat 82 km. Iekšējā lādētāja jauda ir 6,8 kW, tātad mājās pietiek ar vislētāko Wallbox, lai baterija būtu pilna jau 2,5 stundās. Interesanti, ka abi uzpildes vāciņi, gan elektriskais, gan degvielas, atrodas vienā un tajā pašā automašīnas pusē. Tas ir diezgan neparasts risinājums, lai gan neviens jau nav teicis, ka tā nedrīkst. Jāpatur tikai prātā, ka benzīnbāks vāciņš tāpat vaļā nenāk, kā jau plug-in hibrīdam. Tam ir nepieciešama atgaisošana, tāpēc vāciņš ir jāatver ar pogu. Lai gan jaunais CR-V ir 4,7 metrus garš un diezgan grezns crossovers, Honda atstājusi tam visai sakarīga izmēra riepas. Mūsu ceļos augstāks profils būs gan noderīgs, gan komfortabls. Pirmajā acu uzmetienā lādējamais CR-V ne ar ko neatšķiras no sava pašuzlādes brāļa. Tas pats lielais, elegantais un pārsvarā tumšais salons. Sporta stūre, virtuālais panelis, tiesa gan tagad mums ir 2 rādītāji, viens gaitas baterijas kapacitātei, otrs degvielas tvertnei, bet citādi viss izskatās tieši tāpat. Tostarp arī mazais ekrāns. Konkurentiem tomēr tagad ir drusku lielāki televizori. No otras puses viss jau šeit ir redzams. Tomēr ir savas atšķirības, un viena no tām ir tāda maza podziņa ar zilu un baltu uzrakstiņu E, un tā mums atbild par braukšanas režīmiem. Tātad mēs varam izvēlēties 100% elektrisku režīmu, kamēr mums baterijā kaut kas ir. Mums ir režīms Save, tad mēs varam pietaupīt to elektrības lādiņu, pilsētas apstākļiem un braukt ar benzīnu. Un vislabākais režīms ir auto, tad automašīna pati izdomā, vai grib braukt ar elektrību, vai ar benzīnu, vai varbūt ar abiem reizē. Honda teica, ka braucot ar elektrību vien patēriņš ir 15,5 kWh uz 100 km. Elektromobīļu mērogos tas skaitās labi. Turklāt novērojam, ka ar elektrību lādējamais CR-V ir gatavs braukt ne tikai pilsētā, bet arī pa šoseju un pat diezgan ātri. Ejam tālāk. Atcerēsimies, ka lādējamais CR-V hibrīds ir tikai un vienīgi priekšpiedziņas automašīna. Ar pilnpiedziņu šo CR-V versiju dabūt nevar. Pašuzlādes hibrīdu var. Un tad mēs sākam domāt, ko tad tāds automobīlis spēj? Esiet pārsteidzīgi savos secinājumos. Es atradu, ka braukšanas režīmos mums ir arī īpašs režīms piekabes vilkšanai, jeb tow. Un ja jau šis automobīls var vilkt piekabi, tad acīm redzot nav nozīmes, vai velkošie ir visi vai tikai priekšējie riteņi. Jā, bet vai CR-V e-PHEV, kā to īstenībā sauc, ir arī reāli ekonomisks? Parādiet man kaut vienu lādējamo hibrīdu, kurš nav ekonomisks pat tad, ja baterija ir tukša. Tāds varbūt bija pats pirmais Mitsubishi Outlander, un tas bija pirms vairāk nekā 10 gadiem. Es te paskatījos kombinētajā režīmā, Honda CR-V lādējamais hibrīds mums tērē 2,7 litrus uz 100 km. Es domāju, ka tas ir diezgan iespaidīgi tik lielam automobīlim. Pātrinājums līdz 100 km/h ir ap 9,5 sekundēm. Braucot gan CR-V šķiet ātrāks. Ar dinamiku te viss ir kārtībā, jo ir tāda paradoxāla situācija, ka abiem Honda CR-V hibrīdiem ir pilnīgi identiska jauda – 184 zirgspēki. Šeit, protams, ir lielāka baterija, automašīna ir drusku smagāka, taču, ja mēs skatāmies salīdzinājumu pret pilnpiedziņas pašuzlādes hibrīdu, tad apmēram tās pats vien būs, tā kā iet tā mašīna gluži labi. Bet tagad neizbēgamais jautājums – cik tad tas viss maksā? Lādējamais CR-V hibrīds, protams, ir dārgāks par parasto hibrīdu, un es vēlreiz atgādinu, ka parastu CR-V nopirkt vairs nevar. Vienkārši benzīnā šī mašīna Eiropā vairs nav pieejama. Cenas atšķirība ir 5,000 eiro, taču jāpatur prātā, ka lādējumam hibrīdam mēs varam dabūt līdzmaksājumu, tātad 2250 eiro atlaide, un vēl kādu 1000 vajadzētu iedot arī dīlerim. Tā kā, ja mēs tādu bišķi pačingstētu, tad šādu automašīnu mēs varam dabūt par apmēram 55 000 eiro. Te gan jāpiebilst, ka lādējamais hibrīds pieejams tikai visaugstākajā komplektācijā Advanced Tech. Un attiecībā uz šo mums ir daži jautājumi.
Ja automašīna maksā vairāk par 50 000 eiro, un tas ir tieši šis gadījums, gribētos, ka tajā būtu vairāk tādu parocīgu, pārdomātu sīkumu. Piemēram, es gribētu, lai Honda CR-V ir 3 zonu klimata kontrole, tātad aizmugurē būtu atsevišķi klimats. Šeit tāda nav. Lai gan CR-V bagāžnieks ir milzīgs kā lāde, tā sānos atrodami tikai 2 mazi āķīši un vecmodīga 12 voltu līgzda. Ja automašīnai noņemtu Hondas logotipu, tad nezinātais teiktu, tas taču ir amerikānis. Un, godīgi sakot, ir tajā jaunajā CR-V kaut kas amerikānisks. Tas garums, izmērs, apjoms, arī durvju izmērs, cik plati tās durvis varās, cik ļoti tā automašīna ir orientēta uz ikdienišķu komfortu, nevis kaut kādiem, superdinamiskiem izrāvieniem, kurus patiesībā mēs atļaujamies varbūt 2 reizes mēnesī. Un arī lādējamais hibrīds šobrīd ir ļoti aktuāla tēma otrpus okeānam. Tā kā es domāju, ka ar laiku šāda tipa automašīnas pavisam aizstās kādreiz populāros dīzeļus. Un, Honda CR-V lādējamais hibrīds ir viens no piemēriem, kurš rāda, kā tad šis virziens varētu attīstīties.